2012. gada 1. oktobrī, Pasaules arhitektūras dienā, jau 7. reizi tika pasniegta Rīgas gada balva arhitektūrā. Objektus Rīgas 2012. gada balvai arhitektūrā izvirzīja Latvijas Arhitektu Savienība, Rīgas pilsētas būvvalde un Rīgas domes īpašuma departaments. Starp balvai izvirzītajiem kandidātiem ir gan sabiedriskie objekti, gan arī privātās būves, kopā 17 objekti. Balvas ekspertu komisiju veido Rīgas pilsētas arhitekta biroja un pieaicinātie eksperti, kuru vidū bija gan arhitekti, gan būvinženieri, gan ilgtspējīgas būvniecības speciālisti. 2012. gadā Rīgas arhitektūras balva piešķirta uzņēmumam SIA arhitektoniskās izpētes grupa, arhitektei Liesmai Markovai, arhitektes palīdzei Tatjanai Toropovai un arhitektei Aigai Rozentālei par Rīgas biržas ēkas Doma laukumā 6 atjaunošanu. Papildus gada balvai Rīgas pilsētas arhitekta birojs piešķīra 7 atzinības par izcilību atsevišķu objektu arhitektūrā.